Mans vārds ir Dūmiņš, es esmu 5. sezonas 371 dalībnieks. Čau, esmu Mabra, freestylers, repers, čuvaks, maucam. Mans pretinieks šodien Abra, astodaļfināls. Mans pretinieks šovakar ir Dūmiņš. Bija diezgan ok, bet man vienīgā liekas īsti necepīja bija tas, ka bija pārāk ilgi jāgaida līdz nākamajam cilvēkam. Ir īpaši tas, ka viens beats bija baigi garš, bet vienkārši kā tur stāvi, gaidi, klausies, skaties, kā pretinieks tev dirž virsū, bet neko citu īsti nedara. Uz trešā beat bija baigi nice, jo viņš visu laiku mainījās, un tas bija baigi saidīs. Man liekas ļoti forši, tāpēc, ka vajag likt kaut kādus jaunus formātus, izaicinošākus formātus, un tas noteikti kaut kādā ziņā atsvaidzina, ka nav tikai 1 pret 1, bet ir deathmatch. Vēl viens pluss, mēs ātrāk tiekam pie ceturtdaļfināliem, pusfināliem un fināliem. Mēs tiekam pie tās gaļas. Man salika par diezgan tādu kārtīgu pretinieku, nemelošu. Bet es esmu diezgan droši ar sevi, diezgan droši ar spējās. Atļausim Bētlam runāt par sevi, esmu diezgan labi sagatavojies. Būs inčīgi. Es gribu redzēt, vai Dūmiņš būs sagatavojis kaut kādu nereālo tādu triku. Ja viņš būs, nezinu, ja viņš pēkšņi izvilks zaķi no cepures un kaut ko nereāli parādīs, tas, es domāju, battle kvalitāti tikai uzlabos. Bet ja nē, tad es vienkārši atnākšu izdarīt savu. Reips ir tā lieta, ko es gribu darīt savu dzīvi, tāpēc vienkārši jāhujārī. Lai neviens battle reperis nemelo, noteikti viena no motivācijām ir naudas balva, un lai neviens nemelo, 5 štukas nav slikts cipars, bet atstumjot to visu malā, mana personīgā motivācija ir pamēģināt atnest jaunus, interesantus konceptus, punchlines, piedūrienus un veidus, kā vispār var darīt to battle rap spēli. Loģiski, ka satraukums. Atnācu 371, atnācu repot, stage. Nebija baigi daudz stage experience iepriekš, tā sacīja. Bet patīkams satraukums. Nevar baigi sūdzēties. To es zināšu tieši pirms battle, tagad vēl nav. Pisģēts vecītis, vai Abra man izliks tā kārtīgi, vai ne tā kārtīgi izlikšu Abru. Tur nav nekas pa vidu. Es uzvarēšu. Trīs, 7, 1.